ir divu veidu sauleskrēmi. Ir, teiksim, sauksim viņus tā pa vienkāršo. Ķīmiskie filtri, kas ir sintezēti, un dabiskie, kas ir minerāli filtri. Un tie ķīmiskie filtri labāk smērēt vienalga kuru, nekā nesmērēt. Bet, ja gribiet vēl dziļāk, tad ķīmiskie filtri ir, viņiem ir tā kā nepārāk laba slava, jo viņiem ir tā kā endokrīno sistēma drusciņu bojājoša iedarbība, viņi tā kā darbojas līdzīgi kā hormoni un arī iesūcās ādā, un viņi ir detektēti mātes pienā, tā kā, viņiem ir tur diskusijas par šiem te ķīmiskiem saules filtriem. Un tie, kas iesūcās un pazūd, tie ir ķīmiskie. Un plus vēl vidē viņi kaitīgi nesadalās vidē un tā tālāk, un tur okeāns bojā, un tur vairākos tur tādos, valstīs ir īstenībā aizliegti vairāk no šiem ķīmiskiem saulesstaru filtriem. Un ir dabiskie minerāli, kas ir tā kā, cinka oksīds, kas ir tāds balts pigments, un viņš tā kā vienkārši ar to līdzīgi kā lidmašīnas krāso baltā krāsā, jo baltā krāsa atstaro gaismu, tā šis cinka oksīds arī atstaro UV staru un fiziski pasargā ādu. Un šie produkti, viņi ir drusku arī tagad parādīšu, viņi ir vienmēr biezāki, un viņus var just. Tā kā, bet šādi izklājot, ir ok? Bišķi spīd.